Jūsu prāts ir jūsu īpašums, un Sātans nekad pilnībā nespēja pārņemt kontroli pār ticīgā prātu, ja vien mēs paši to viņam neļaujam. Starp mūsu ausīm atrodas orgāns, ko saucam par smadzenēm. Mēs tās izmantojam domāšanai. Mūsu prāts ir viena no smalkākajām lietām, ko Dievs ir radījis. Smadzenes sastāv no apmēram 12 līdz 14 miljardiem šūnu. Ja jūs varētu izmantot visas pasaules radio un televīzijas programmās pieejamo elektroniku, tā nespētu sacensties ar to kapacitāti, kas slēpjas apvidū starp jūsu ausīm. Nav tāda datora, ko cilvēks būtu radījis vai jebkad vēl tikai radījis, kas līdzinātos cilvēka prāta spējām. Mūsu domas vada mūsu attiecības ar Dievu, mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem, visu, ko mēs savā dzīvē darām, mūsu veiksmes un neveiksmes, nosaka mūsu dzīvē virzienu. Viss ir mūsu domāšanas rezultāts. Ziniet, ja jūs skatāties televizoru, tad jūs redzat lietas, kas savā būtībā ir draza. Jūs klausāties tajā, ko saka šie cilvēki, un ar savām acīm jūs fotografējat visu, kas tiek rādīts. Katra skaņa tiek ierakstīta jūsu smadzenēs. Tas, ko jūs nu pat redzējāt un dzirdējāt, kļūst par daļu no jūsu dzīves. Tas kļūst par daļu no jūsu domāšanas. Tas viss tur paliek. Viss, ko jūs jebkad esat domājuši, viss, ko esat redzējuši, viss, ko esat jutuši, tas viss saglabājas jūsos. Tāpēc jūs nevarat katru vakaru pavadīt 3 vai 4 stundas pie televizora. Jūs nevarat sēdēt tur nedēļu pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša un gadu pēc gada. Jo šajā laikā jūsos ienāk tik liels daudzums mēslu, ka jūs vienkārši nespējat dzīvot dievbijīgu dzīvi, tas vairs nav iespējams. Mūsu problēma ir tā, ka mēs pieņemam tās kultūras domāšanu, kurā dzīvojam. Tas, kas agrāk mums šķita grēcīgs, pēkšņi kļūst normāls un pieņemams. Mūsos rodas citādākas vērtības. Mēs esam sākuši domāt gluži tāpat, kā domā un rīkojas pasaule. Un tad pasaule uz mums skatās un saka, ziniet, es neredzu te nekādu lielu atšķirību. Kāpēc? Tas tāpēc, ka mēs ilgstoši esam ļāvuši sevi piemēslot. Tas notiek tāpēc, ka pieņemam šīs pasaules kultūru. Līdz ar skaidrojumiem un prātuļojumiem mēs pieņemam arī viņu bezdievīgo dzīves filozofiju. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas balstās pasaules sistēmā. Tā ir sabiedrība bez Dieva. Un šī sabiedrība ir nolēmusi izdzēst Dievu no mūsu dzīves. Tā rezultātā notiek vardarbība, noziedzība, slepkavošana, izvarošanas un asins izliešana. Nekāda kauna, nekādas vainas apziņas, tikai jāļaujas dzīves stilam, kas filozofiski ir definēts nekāda dieva, neko reliģisku, neko garīgu, vienkārši dzīvo un izbaudi dzīvi. Dīvaini, ka tieši tagad, vairāk kā jebkad agrāk, valda mazāk prieka, mazāk baudas, vairāk depresijas, vairāk cilvēku piesieti zālēm un vairāk pašnāvību. Tas ir tik vienkārši. Mēs esam pilni lepnuma. Mēs domājam, ka varam beigt domāt par Dievu, lai gūtu vairāk prieka un baudas. Pat kristieši domā kā pasaule. Ja mēs domājam kā viņi, mēs arī rīkojamies kā viņi. Un pasaulē vairs nebūs ne sāls, ne gaismas. Viss kļūs ļoti, ļoti pelēks. Es jūs aicinu atvērt 1. vēstuli korintiešiem, un kopā ar mani izlasīsim 1. korintiešiem 2:16. Jo kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts.
Kad jūs to saņēmāt? Jūs to saņēmāt tajā brīdī, kad atgriezāties un tikāt glābts. Pāvils saka, ka Kristus ir nācis, lai dzīvotu mūsos, un mēs dzīvojam viņā. Kad jūs Jēzu Kristu pieņēmāt par savu personīgo glābēju, viņš nevien piedeva jums jūsu grēkus un apklāja jūsu pagātni, viņš mums deva arī Kristus prātu. Mums visiem ir dota spēja domāt tā, kā domā Jēzus, ja vien to vēlamies. Mēs sākam domāt tā, kā Jēzus. Viņš saka, ka mums ir Kristus prāts. Ja es vēlos savu domāšanu pārprogrammēt, pirmā lieta, kas man ir jādara, man ir jāapzinās, ka es varu domāt tā, kā kungs Jēzus vēlas, lai es domāju par savu dzīvi un domāju par jums, par Dievu, par mūsu kultūru, par pasauli, kurā dzīvojam, un par mūsu atbildību. Mums ir dota spēja domāt pareizi, domāt dievbijīgi, svēti, taisnīgi, labi, šķīsti, domāt laipni ar mīlestību un piedodoši. Mums ir iespējams tā domāt, jo mums ir dots Kristus prāts. Atvērsim vēstuli Kolosiešiem 3. nodaļu. Šajā nodaļā Pāvils mūs ļoti nozīmīgā veidā pamāca. Kolosiešiem 3:1. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Viņš saka, skatieties, meklējiet to un turpiniet to meklēt. Padariet to par savu prioritāti. Kas ir tas, ko pasaule mūsdienās meklē? Baudu, pārticību. Jūs paši varat šo sarakstu turpināt. Tagad lasīsim Kolosiešiem 3:2. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Viņš saka, skatieties, turpiniet meklēt garīgās lietas. Novirziet savu prātu un koncentrējiet savas domas uz lietām, kas ir augšā, uz Dievu, uz Kristu, ne uz šīs pasaules lietām. Tagad atvērsim vēstuli Filipiešiem 4. nodaļu. Paskatieties, kas teiks vēstulē Filipiešiem 4:8. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums, un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Pāvils saka, ļaujiet savam prātam pakavēties, pārdomājiet. Tas ir, meditējiet par šīm lietām, domājiet par tām. Par lietām, kas ir patiesas, ne par to, kas ir maldu pilns, par godājamo, ne to, kas ir negodīgs, par to, kas ir labs, ne to, kas slikts, par to, kas ir šķīsts, ne nešķīsts. Viņš saka, lai jūsu prāts pakavējas pie tā, kas ir patīkams un apbrīnojams. Ja es vēlos savu prātu pārprogrammēt, tad es pirmkārt atzīstu, ka man ir Kristus prāts. Un es izvēlos domāt par to, kas ir dievbijīgs, svēts un taisns. Varbūt jūs tagad sakāt, bet es taču dzīvoju pasaulē, kas ir tik grēcīga, ļauna un nekrietna. Man pavisam noteikti sanāk domāt par kaut ko no tā visa. Protams, šādas domas iezogas. Mums ir jādzīvo reālajā pasaulē. Ir labi, ja spējam just līdzi tiem, kam sāp, kas piedzīvo dažādas ciešanas un grūtības. Taču kaut kas cits ir, ja savas domas koncentrēju uz šīm lietām, ja es tās uzsūcu sevī. Man ir jākoncentrējas uz Dievu. Man ir jādomā par viņu. Ja manas domas attiecībā pret viņu ir pareizas, tad es esmu sagatavots. Tad esmu brīvs just līdzi, mīlestībā palīdzēt, iedrošināt,
un celt cilvēkus, kas dažādu iemeslu un apstākļu dēļ cieš. Man ir nepieciešams kaut kam pievērst savas domas. Manam prātam jābūt vērstam uz Kristu. Kas viņu iepriecina? Kas viņu pagodina? Ja prāts tiek vērsts uz Dievu, tad viss cits dzīvē notiks pareizi, neskatoties uz to, cik daudz sāpju, šausmu un grūtību var nākties piedzīvot. Dievs zina, kā visus apstākļus pavērst savam godam un mūsu labumam. Ja mans prāts ir pilns ar viņa domām, un ja es domāju kā Dievs, tad es arī dievbijīgi rīkošos un runāšu. Viss mans raksturs būs dievbijīgs. Man savas domas ir jākoncentrē uz viņu, tā ir mana atbildība, un man pašam ir jāizdara izvēle to darīt. Taču jūs varat tikt kārdināts, domāt par to, kas ir ļauns. Jūs izvēlaties. Vai es turpināšu domāt to, vai arī es izvēlos domāt ko citu? Jūsu prāts pieder tikai jums. Sātans nevar pilnībā kontrolēt ticīgā prātu, ja vien mēs neizvēlamies viņam šo kontroli atdot. Ticīgais var tikt demoniski mocīts, sātaniski mocīts, bet nevar būt sātana apsēsts. Jūsu prāts ir jūsu pašu īpašums. Jūs izvēlaties domāt dievbijīgas domas, un Dievs saka, ka jums savas domas ir jākoncentrē uz viņu. Trešā lieta, kas ir svarīga, ja runājam par prāta pārprogrammēšanu, ir tā, ka mums savas domas ir jāsijā caur Dieva vārda un Dieva gribas sietu. Ko es ar to domāju? 2. vēstulē korintiešiem 10. nodaļā 5. pantā ir teikts: Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Ko Pāvils domā ar visu prātu uzvarēšanu? Tas nozīmē, ka viss, par ko mēs domājam, ir jāsijā caur Dieva vārda un Dieva gribas filtru. Dieva vārds un Dieva griba ir viens un tas pats. Taču es tos te izdalīju, jo mēs vēlamies uzdot jautājumu: kāda ir Tēva griba? Ko Dieva vārds saka? Ja tas, ko es domāju, ir pretrunā ar Dieva vārdu, un tas izlec, jo nesaskan ar to, ko saka Dievs, man ar šādām domām ir jātiek galā un no tām jāatbrīvojas. Tāpēc viņš saka: uzvaram visas domas, lai tās ir paklausīgas Kristum. Ja es savu prātu koncentrēju uz Dievu un savas domas vēršu uz to, kas ir debesīs, tas nenozīmē, ka es kļūšu tāds cilvēks, kas ir svētāks par svētu, bet nekam nav derīgs. Tas nozīmē, ka mēs šajā pasaulē dzīvojam ar kājām uz zemes, bet mūsu prāts un mūsu sirds ir vērstas uz Dievu. Viss, kas nāk mūsu dzīvē, tiek sijāts caur Dieva prātu. Kāda ir Dieva griba? Ko Dieva vārds par to saka? Jūsu finansēs, jūsu attiecībās, jūsu mācībās. Nav nozīmes, kādā jomā tas būtu. Viss tiek sijāts caur viņu. Kad tas tiek skatīts caur viņu, mēs varam zināt, vai tas ir labs vai slikts, vai tas ir gudri jeb muļķīgi. Ir lietas, kas nevienmēr ir ļaunas vai sliktas, bet tās nav gudras. Ja mēs šajā negudrajā pasaulē vēlamies dzīvot gudri, mums viss ir jāskata caur Dieva vārdā atklāto Dieva gribu. Pāvils saka: ikvienu domu pakļaut Kristum. Tas nozīmē, ko viņš par to domā. Un lai ko arī viņš par to domātu, es viņam piekritīšu.
Visi mūsu grēki ir rezultāts tam, ka nepiekrītam Dievam, jautājumā par to, kas mums ir jādara, jādomā vai jārīkojas. Ja mēs Jēzu Kristu vēlamies dzīvot dievbijīgi, ikviena doma ir jāpārbauda. Ja jūs vienkārši nolemjat, zini, es pats šos lēmumus pieņemšu, es par to nelūkšu, es jums garantēju, ka tādā veidā jūs pārsvarā kļūdīsieties. Tāda ir mūsu daba. Mums ir tieksme dzīvot neatkarīgi no Dieva. Īpaši tad, ja Sātans ir iekļuvis jūsu cietoksnī, viņš sitīs pa šo sfēru, sitīs spēcīgi. Ja viņš vēlas jūs pieķert, viņš izmantos sfēru jūsu dzīvē, kurā viņam ir vislielākā teikšana. Pārbaudiet visu caur Dieva gribu viņa vārdā. Dievs saka, ka viņš zina visas mūsu domas, tāpēc mums no viņa nav iemesla neko slēpt. Piemēram, uz brīdi atvērsim vēstuli Ebrejiem 4. nodaļu. Paskatīsimies, kas ir teikts 12. pantā. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Atcerieties, jūsu prāts un smadzenes ir jūsu pašu īpašums. Tas pieder jums. Jūs varat nonākt dažādās atkarībās un ieradumos, kur Sātanam pār jums ir milzīga vara, bet tas var notikt tikai tāpēc, ka jūs izvēlējāties viņam to dot. Jūs izvēlējāties to pieļaut, jūs izvēlējāties tam atvērt savas durvis, jūs izvēlējāties atdot viņam savu cietoksni. Mums ir spēks un arī tiesības izvēlēties domāt pareizi. Cilvēkiem, kas krituši dažādās atkarībās, ir nepieciešama palīdzība. Viņiem bieži vien ir vajadzīga palīdzība no malas, dievbijīgs padoms, kas palīdzēs viņiem domāt pareizi, palīdzēs domāt tā, kā domā Dievs. Ja tādā situācijā meklējat bezdievīgo padomu, jūs pēc tam atskārtīsiet, ka esat nonācis vēl ļaunākā situācijā, kā bijāt pirms tam. Kas tad notiek? Kad mēs sakām, labi, Dievs, es gribu domāt tā kā tu. Es vēlos visu redzēt tā, kā tu to redzi. Atcerieties, Jēzus teica, ja tava roka tevi kārdina, nocēr to. Ja tava acs tevi kārdina, izdur to. Viņš te nerunā par to, ka jānocērt roka vai jāizņem acs. Ja jūsu dzīvē ir kas tāds, kas neiedaras, kas jums rada problēmas, atbrīvojieties no tā. Ja mūsu galvā ir domas vai mūsu dzīvē ir kaut kas, kas traucē mūsu attiecībām ar Dievu, viņš saka, izvēlies par tām nedomāt. Dažkārt tas ir ļoti grūti, bet tā ir izvēle, kas mums ir jāizdara. Tagad izlasīsim 101. psalmu, sākot no 2. panta. Es centīšos palikt uz nenoziedzības ceļa. Kad nāksi tu pie manis? Es staigāšu ar skaidru sirdi tavā namā. Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām. Es ienīstu pārkāpējus un atkritējus, un lai viņiem nebūtu vietas pie manis. Paskatieties uz šo frāzi. Es savu acu priekšā neturēšu nevienu nevērtīgu lietu. Ko mēs ar to pasakām? Jūs vienkārši izvēlaties par dažām lietām nedomāt. Jūs izdarāt izvēli nepieņemt, uz dažām lietām neskatīties. Jau pati doma vien, ka vīrietis vai arī sieviete, kas dzīvo ar Dieva garu, smietos par neķītrīgiem, divdomīgiem jokiem, ir pavisam bezdievīga.
jo tādā veidā mēs bezdievīgajai pasaulē parādam: jūs domājat tāpat kā es? Tagad jūs sakāt: zini, es vienkārši negribu būt labāks par labu. Nu, ziniet, dažiem no mums ir laiks kļūt labākiem par labu, lai ko arī šis izteiciens nenozīmētu. Nu, ziniet, dažiem no mums ir laiks kļūt labākiem par labu, lai ko arī šis izteiciens nozīmētu. Tas nenozīmē, ka mēs esam labāki par citiem, taču ir laiks kļūt par sāli un gaismu šajā pasaulē. Ja jūs smējaties par neķītriem jokiem un pasmaidāt par lietām, kas nav labas, un jūs to zināt, tad tāda rīcība pasaulē dara zināmu. Jūs domājat tāpat kā es. Es domāju, ka tas ir smieklīgi, un ja tu smaidi, tas nozīmē, ka arī tu domā, ka tas ir smieklīgi. Tātad mēs esam vienās domās par šo lietu. Mums nav jādomā nepareizi. Mēs varam izvēlēties domāt dievbijīgi. Mēs varam izvēlēties domāt par to, kas ir labs. Un tagad pēdējais, ko es vēlos pateikt sakarā ar visu šo ideju par mūsu domāšanas pārprogrammēšanu. Kopā ieskatīsimies vēstulē Romiešiem 12. nodaļā. Jūs droši vien šo rakstu vietu zināt no galvas, taču es aicinu jūs to tomēr izlasīt vēlreiz. Romiešiem 12.1. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Te patiesībā ir teikts: beidziet pieskaņoties, pieņemot tādas ārējās izpausmes, kas nav saskanīgas ar to, kas patiesībā ir jūsu sirdī. Beidziet pieskaņoties šai pasaulē un šai kultūrai, pārveidojieties. Tas ir ļaujiet Dievam darboties jūsu dzīvē, lai tas, kas ir redzams ārpusē, būtu tāds pats, kāds ir jūsos. Romiešiem 12.2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kā tad ir iespējams atjaunot prātu? Ko mēs domājam ar prāta atjaunošanu? Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izmainīt jūsu domāšanas veidu. Kā jūs varat atjaunot savu prātu? Atveriet vēstuli Kolosiešiem 3. nodaļu. Ieklausieties, kas ir teikts 16. pantā. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Vārds bagātīgi nozīmē, ka tā ir nepieciešams ļoti daudz. Kā mēs atjaunojam savu prātu? Mēs savu prātu atjaunojam ar to, ka savu laiku un domas neveltam tam, kas ir bezdievīgs, netaisns, nešķīsts un nesvēts, tam, kas ir pasaulīgs un līdzinās mūsu kultūras filozofiskajām idejām, kas izslēdz Dievu, bet gan sākam domāt par Dieva vārdu. Mēs sākam lasīt Dieva vārdu. Mēs meditējam un cenšamies to saprast. Vienīgais veids, kā es varu sākt domāt, kā domā Dievs, ir atklājot, ko tad viņš īsti domā. Kā lai es atklāju, ko viņš domā? Vislabākais veids, kā uzzināt, ko domā Dievs, ir lasot, ko viņš pats par sevi ir atklājis, un saprotot, ko viņš ir domājis ar to, ko mums par sevi atklājis. Vienīgais veids, kā varam atjaunot savu prātu, ir piepildot to ar Dieva vārdu, ar Dieva domām. Kā Dievs domā, ko viņš ir teicis, kāpēc viņš to ir teicis. Mēs sākam uzņemt sevī Dieva vārdu.
Mēs sākam klausīties, ko Dieva vārds atklāja. Mēs ļaujam Dieva vārdam mūsu dzīvē sākt savu darbu. Un pēkšņi mūsos vairs nav izsalkums pēc tā, ko pasaule mums var piedāvāt. Mēs uz to zaudējam apetīti. Tāpēc cilvēki, kas ir atgriezušies pie Dieva, ir pārsteigti par brīnišķīgajām izmaiņām, kas ir notikušas viņu dzīvē. Viņi atskatās uz savu dzīvi, kāda tā bija agrāk, un ar grūtībām spēj kaut tikai domāt par to, kā viņi agrāk ir dzīvojuši. Viņi tā vairs nevēlas domāt. Tas viss šķiet nepatīkams. Tas tāpēc, ka tas ir pretrunā ar šo jauno domāšanas veidu, kas ir dievbijīgs, svēts, taisnīgs un Dieva gara vadīts. Kā tas varēja notikt? Ir tikai viens veids. Tas nozīmē, ka ir jāatver Bībele, pirms mūsu roka sniedzas pēc televīzijas pults, pēc kāda žurnāla vai mīļākās grāmatas. Tas nozīmē, ka mēs to noliekam sev pirmajā vietā, visaugstāk. Tā ir mūsu prioritāte, pārāka par visu, mūsu dzīves augstākā virsotne. Un nepaies ilgs laiks, kad jūs pamanīsiet, ka katra lēmuma pieņemšanā jūs sev uzdosiet šos jautājumus. Ko Dievs domā? Kāda ir Tēva griba? Viņam jājautā. Tas kļūs par jūsu domāšanas veidu. Tieši tāda izskatās taisna un svēta dzīvošana. Jums nav jāsaka, man laikam ir jāiet lūgt, jo būs tā, ka jūsu prāts būs tik ļoti saskaņots ar Dieva prātu, ka jūs zināsiet, kas ir labs, kas ir pareizs un kas ir gudrs. Tā ir gudrība, jo jūs savu domāšanu esat pārprogrammējis, lai domātu tā, kā domā Dievs. Un tieši to viņš meklē. Cilvēkus, kas domātu kā viņš, cilvēkus, kas redz lietas no viņa skata punkta, cilvēkus, kas vēlas nodzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tas ir dzīvot dzīvi saskaņā ar Dieva gribu, saskaņā ar Dieva vārdu. Jēzus vārdā. Āmen.